Labrīt, Svētā Jāņa baznīcā, kad esam nākuši kopā uz dievkalpojumu. Un šodien tas ir arī dievkalpojums ar dievgaldu un ar īpašu kopību. Good morning to everyone, also for those who are with us on Zoom. We pray, we listen to God's word, and you also can join us in Holy Supper. And today, a special occasion after worship service, we celebrate birthday of Gunta Sebris, his friends and family. Jā, labrīt, mums nāk daudz draugu, un vispirms es gribu atgādināt vienu lietu, par ko mēs esam ar vairākiem draudzes locekļiem runājuši, un kas savā ziņā ir šīs dienas tēma. Tas ir draudze un dievkalpojums. Ja vispirms dievkalpojums. Un es gribu sākt ar tādu sarežģītu teoloģisku jautājumu, kurā brīdī tad celties kājās un kurā brīdī sēdēt. Tas ir dažādi pārunāts. Bet vispirms ir jāatcerās, kas ir dievkalpojums, ar ko tas atšķirās, piemēram, no koncerta, kur mēs vienkārši sēžam un skatāmies. Un no koncerta tas atšķirās ar to, ka mēs visi gribam būt iesaistīti. Ja Dieva vārds saka, paceliet savas sirdis, mēs gribam būt iesaistīti ar visu savu būtni, būt harmonijā, dvēselē un miesai. Un dievkalpojums ir tāda vieta, kur mēs ar acīm skatāmies, ar ausīm klausamies, ar muti sakam lūgšanas un dziedam. Un tātad pat dievgalds šodien būs, mēs arī ēdam un dzeram. Esam iesaistīti ar visu savu būtni, un viena sena tradīcija ir, ka mēs arī pieceļamies. Un kurā brīdī tad piecelties? Ja mēs skatāmies dievkalpojumu lapiņās, būtībā, ja draudze iesaistās visur tur, kur ir melnais teksts, tur draudze arī atbild. Un būtībā tajās vietās mēs varētu arī piecelties. Vienīgā atšķirība būtu dziesmas, varbūt tajās, viena tradīcija ir pēdējā dziesmas laikā piecelties, to mēs šodien arī varētu izmēģināt. Protams, ir atgādinājums, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti nostāvēt kājās, un Dievu mēs neiepriecināsimies, ja mēs mocīsimies. Nevajadzētu mocīties un stāvēt kājās, ja ir to grūti izdarīt. Bet šī dievkalpojuma loģika paliek, ka mēs ar visu savu būtni, ar miesu un garu iesaistamies. Bet pirmajā dziesmā mēs paliekam sežot. Un tā ir dziesma, kas dziesmu grāmatās ir 284. Ar spožumu jaunu.
visu augstumos plūst. Mēs lūdzam, kungs, sarga, pats nest un barga, lai ceļu, ko sāka, mēs nostaigat nākam, līdz skaidroti mūžības galas nākam. Ar spožumu jaunu ir plaukusi diena, un gaišāku mirdzu met zelts saules stars. No svētājām zālēm nāk dāvana viena, par jaunajām sirdīm līdz dzīvības gars. Šīs sirdis, lai dodam visaugstākā goda, kas vienīgais visumu mūžīgi valda, kas ieceļos gaismā tumsas un tagad es aicinu mūs pēc iespējas piecelties, un sāksim mēs ar psalmu lūkšanu, bet otrā lapusē jūs redzēsiet, ka es gribēju atjaunot arī kādus dziedājumus, kuri ir mūsu dziesmu grāmatā, un daudzi zina, bet mēs kādu laiku to neesam dziedājuši. Tas būs dziedājums Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, un tālāk otrā lapusē būs tas Kungs, lai ir ar jums, un draudze dziedās un ar tavu garu, un beigās pēc lūkšanas būs mūsu kungu, bet to Maikls Rundāns mums spēlēs priekšā, tā kā mēs zināsim, kad un kā tas jādara. Bet sākam mēs ar, kā ierasts, ar kopīgu psalmu lūkšanu. Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas to kungu, kam ir sirsnīgs prieks par viņa baušļiem. Dzimums būs vairums ir zemes, tas būs svētīts kā taisnuma cilts. Turība un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš tumsībā uzraust kā gaisma, viņš ir žēlīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs. Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod, viņš tiesā panāks savu taisnību. Savā garā nedūcīsies mūžā, taisnais paliek mūžīgā piemiņā. Viņš nebīstas no ļaunas slavas, viņa sirds ir stipra savā paļāvībā uz to kungu. Viņa sirds ir droša, viņš nebīstas. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajām garām. Sākumā Marija, kā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Amen. Un mēs liekam savas sirdis Dievu rokās grēksūdzes lūkšanā. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti. Tāpēc zemosimies Dievu priekšā visi no sirds tā lūgdām. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Mēs Tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam Tevi mīlēt
un tavu svēto vārdu teikt un slavēt, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, God, who is faithful and just, will forgive our sins, cleanse us from all unrighteousness. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodam, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad, sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe, and so we proclaim, in Jesus Christ we are forgiven. Amen. Gods Dievam augstībā. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Dievs kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen, amen. Un tagad lūdzu apsēdīsimies, un es dodu vārdu mūsu lasītājām. Svētīgs cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies rakstu vārdus no pravieša Jesejas grāmatas 58. nodaļas, sākot ar 5. pantu. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kas apvelk maisu un sēd pelnos. Vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Vai drīzāk tā nav gavēšana,
kāda man patīk, proti, kad atraisa, jūga, bažas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem katru jūgu. Vai ne tā, ka tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērb un netraucējies no sava tuvākā. Tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta plāzma. Tava atzimšana notiks ātrāk. Tava taisnība ies tavā priekšā. Un tā kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, tavs kungs tev atbildēs. Kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, šeit es esmu. The second reading is from the first letter to Corinthians, chapter 2. When I came to you, brothers and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I came to you in weakness and in fear and in much trembling. My speech and my proclamation were not with plausible words of wisdom, but with the demonstration of the Spirit of the power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. Yet among the mature we do speak wisdom, though it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to perish. But we speak God's wisdom, secret and hidden, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the human heart conceived, what God has prepared for those who love him. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For what human being knows what is truly human, except the human spirit that is within? So also no one comprehends what is truly God's except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that is from God, so that we may understand the gifts bestowed on us by God. Amen. Paldies, un saskaņā ar arī senu tradīciju pie evaņģēlija vārdiem mēs pieceļamies. Un šoreiz evaņģēlija vārdi ir no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, sākot ar 13. pantu. Jūs esat zemes sāls. Ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminām. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Amen.
Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim dziesmu Rīta zvaigzne debesu tālē, 71. dziesmu grāmatā. Kungs, paliec pie mums savos vārdos, un lai arī mēs paliekam tavos vārdos. Un šodien es gribētu ar jums kopā pārdomāt par to īpašo un neatkārtojamo, kas var būt kristīga draudze un sadraudzība, kad mēs nākam kopā dievkalpojumā. Kas šeit notiek? Vai mēs varam teikt, ka mēs draudzes vēstīs rakstījām, bija tāds uzraksts kādā vietā, šeit notiek kaut kas labs. Un jāpateic Ievai par to un daudzām idejām. Bet es domāju, ka tam vajadzētu būt uzrakstam par daudz ko, kas notiek mūsu baznīcā un draudzē. Ka mēs varētu sajust, ka šeit notiek kaut kas labs, kad mēs nākam kopā. Vai mēs to jūtam? Kas šeit notiek? Draudzē. Dievs mūs aicina, uzrunā sirdis. Viņš uz mums runā savā īpašajā vārdā, Bībelē. Un mēs atsaucamies, atveram sirdis un atbildam ar lūkšanām un dziesmām, un tad jau tālāk ar darbiem, kurus daram kopā. Arvien mēs varam meklēt jaunas formas, kā būt kopā un būt draudzei. Pagājušā nedēļā pie mums viesojās mācītājs no Latvijas, Linards Rozentāls, un viņam bija daudz interesantas idejas par to, kā draudze var būt un
pārvērsties arī mūsu laikmatā un meklēt jaunas formas. Ja mēs mūsu lapiņu aizvērtu un aizmuguri apskatītos, jā, tad mēs redzētu Linardu un arī kādu fragmentu no viņa raksta. Un es gribu arī citēt kādu daļu no tā, kā viņš pārdomā draudzi. Viņš saka tā, ka draudze pēc savas būtības ir vieta, kur cilvēkiem ir jāpieredz, ka viņi ir vienoti cits ar citu. Tāds bija apustuļa Pāvila ideāls. Mums kā individuālām, no citiem atšķirtām, autonomām būtnēm, tieši draudze var būt viena no tām telpām, kas piedāvā izkāpt no sevis, vai vismaz paskatīties no malas uz savu dzīvi, kas bāzēta uz patēriņu un sasniegumiem. Draudze ir vide, kurā var valdīt cits etos, mūzikas, dziesmu, rotaļu, dejas, kreativitātes etos. Apustulis Pāvils teica, ka draudze ir Kristus miesa. Mūsdienās to var izteikt citiem vārdiem. Draudzes uzdevums ir būt mīlestības sociālam organismam, kas līdzīgi kā agrīnajā kristietībā darbojas kā alternatīva pastāvošai sabiedrības iekārtai. Jā, ir dažādas idejas par to, kā vislabāk mēs varam būt kā draudze. Un dažkārt arī par dievkalpojumu un dievnām mēs runājam kā par tādu sakrālu vidi, telpu, par draudzi kā nelielu gaismas salu tumšā pasaulē, kur mēs paši esam veltījuši, atraduši laiku un vietu, lai būtu kopā ar Dievu un viens ar otru. Tā šeit ir īpaša satikšanās vieta. Un, protams, ne tikai šī vieta, arī mūsdienu pasaulē tā klātbūtne tiek izjusta arī citādāk. Kā piemēram mums ir Zoom skatītāji, kas arī savā veidā ir klāt. Un mēs jau tiekamies arī citās vietās. Bet mēs varam pārdomāt dievkalpojumā, ko tad saka tie visi lasījumi, ko mēs šodien lasījām. Un parasti viņi ir savā ziņā saistīti un viens otru arī papildīja. Pirmais lasījums bija no vecās derības par gavēni, ko vairāk pārdomā, kad tuvojas, piemēram, lieldienas un ciešanu laiks. Un jau no seniem laikiem gavēnis bija tāds viens veids, kā cilvēki centās izlīgt ar Dievu. Un mēs varam domāt arī par citām mērķtiecīgām garīgām praksēm, kā mēs mēģinām nevis tikai ticēt intelektuāli, bet kā ticība var pārvērsties par dzīves veidu. Un jā, tad gavēnis būtu viena izpausme, ka mēs atturamies no tām lietām, kas mums nenāk par svētību. Bet izaugsme, mans garīgums vai mans gavēnis nevar būt bez domas par taisnīgumu un palīdzību citiem, kā mēs to dzirdējām lasījumā, kur bija teikts, vai drīzāk tā nav gavēšana, kas man, Dievam, patīk, ka atraisa jūga važas, ka tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā, noņem no viņu pleciem ik katru jūgu. Mēs nevaram runāt par garīgumu, ja nenākam pretī viens otram, ja neesam atvērti, ja arī draudzi veidojam tikai kā tādu izredzēto kopību, kurām ir noteikts stingras robežas, bet tas ir arī izaicinājums, kā mēs varam būt atvērti un aicinoši. Tālāk jaunā derībā dzirdējām Pāvila vārdus, kurš runā par īpašo neparasto Dieva gudrību, Kristu, kuru daudzi uzreiz nesaprot. Tur arī ir vajadzīga garīgā izaugsme un garīga izglītība. Pasaule to bieži atzīst par muļķību. Un, protams, daudzas garīgas mācības nav vienkāršas un visiem uzreiz saprotams. Tas ir
jāatzīst. Un tad mēs varam domāt, kā mēs tomēr šo garīgo klātbūtni varam nest tālāk. Nevienmēr ar gudriem vārdiem vai sarežģītām mācībām, bet parādot nevis kā uzspiest kādam kādas dogmas, bet parādot, ko mēs kopā varam piedzīvot. Jo tas, manuprāt, arī svarīgais dievkalpojumā. Nevienmēr atcerēties visu, kas ir teikts, vai saprast kādas sarežģītas domas, bet gan būt klāt un piedzīvot. Būt līdzās, neatstumt cilvēkus, kas ir meklētāji, kas varbūt ir pavisam citādāki nekā mēs, bet būt līdzās, būt klāt, būt aicinošiem. Un visbeidzot, šīs dienas īpašie tēli no Jēzus kalna sprediķa. Viņš aicina mums būt kā sālī un kā gaismai. Kā gaismai, kuru nedrīkst paslēpt. Šie tēli runā par iespējām. Te varam domāt par mums pašiem, kā baznīcu, kas var savas spējas un iespējas ar vienu izpaust un parādīt. Pirmais lielais vārds ir gaisma, un tas Bībelē parādās daudz, gan runājot par Dievu, kā Dievs sevi atklāja, vai ka Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Un tā nav ar acīm redzama gaisma, bet tā izgaismo, atklāja, parāda, ko Dievs vēlas mums pateikt vai parādīt šajā dzīvē. Tā ir gaisma Dievā, kuras priekšā sevi noliekam, un tad parādās arī gaisma mūsos, ka Jēzus var teikt, jūs esat gaisma. Gaisma, kas katram savā veidā atspoguļo dievišķo gaismu. Tā ir gaisma, kuru jāparāda, kur nedrīkst slēpt, un kas var izpausties mazās un lielās lietās. Te mēs piedzīvojam, ka viss, ko nesam Dieva gaismā, kļūst par gaismu. Otrs, varbūt neparastāks tēls ir sāls. Un, piemēram, nesen es lasīju par kristību rituāliem senajā pasaulē, un tur arī pie kristībām bija klāts sāls, ka tas bērniņš, kas tika kristīts, tika arī ar sāli. Kaut kā šis rituāls, jā, tur bija klāts sāls, un tam var būt kāda medicīniska funkcija, bet mēs varam padomāt, kāda ir sāls simboliskā nozīme. Sāls ir tā, kas saglabā ēdienu, piemēram, lai tas ilgāk būtu derīgs, un sāls arī izceļ un piedod garšu. Un ko tas nozīmētu simboliskā nozīmē? Ka arī draudze glabā un uztur to vērtīgo, kas mums jau ir bijis, un piedod jēgu un nozīmi, jeb garšu mūsu dzīvei. Par to domājot lūdzam, lai mūsu dzīvei būtu sava veida dievišķa vai svētības garša. Mēs lūdzam, lai mūsu garīgums nepaliktu tikai mūsu pašu apslēpts kaut kur dziļi dvēselē, bet ka to mēs varam nest uz priekšu un ar to dalīties, kā tā arī ir draudzes un sadraudzības ideja. Un vēl svarīgāk, lai tas labais, kas jau ir ielikts mūsos, lai tas tiek īstenots katram savā veidā, lai tas, ko es saucu par garīgumu, nepaliek tikai manī, bet lai mēs to ceļam gaismā, Dieva gaismā. Un tad izrādīsies, ka pat maza svece var parādīt ceļu un izgaismot lielu tumsu. Neliels labs darbs,
kas ar Dievu palīgu darīts, varēs piedot svētību visai dzīvei. Par to lūgsim un domāsim šodien. Today I want to remind us that God wants to gather us together in congregation, in worship service. And what do we do here? We come together before God's light and revelation. We see His light in the Word and Spirit. And we don't want to hide it. We don't want to hide the good in us, but we want to reflect it in our daily lives. Here we feel that something really good is happening. We are close to God. We are close to each other. We are close to His blessings. God's presence and our presence before Him gives the salt, the meaning and motivation in our lives. Let us enjoy all the gifts of God and let us not hide the light. Amen. Un tālāk, kā ierasts pie ticības apliecības, mēs pieceļamies. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Un es arī vēlos lūgt kopīgo draudzes. Kungs Dievs, Tavās priekšā mēs nākam vispirms ar pateicību, ka Tu mūs esi pulcējis un aicinājis. Ka mēs pateicamies par visām Tavām labām dāvanām, bet īpaši par cilvēkiem, kas ir mūsu dzīvē. Kungs Dievs, Tavās rokās liekam savus darbus, savus plānus un savas cerības, rūpes un priekus. Kungs Dievs, izlūdzamies Tavu vadību. Lūdzam par Tavu baznīcu pasaulē un Latvijā, pār Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu pasaulē, garīdzniekiem katru draudzi, bet par visiem arī, kas meklē gaismu un labo dažādos veidos. Īpašais aizlūgums šajā svētdienā ir par Indianapolis draudzi Amerikā un par Griezes draudzi Latvijā un mācītāju Ati Freipiču, kā arī mēs lūdzam par arhibīskapi Laumu un arī par viņas veselību, ka viņai stāv priekšā operācija. Kungs Dievs, dod, ka mēs paliekam arī aizlūgšanās viens par otru, īpaši par tiem, kuriem arī ir veselības grūtības, kuras mēs katrs iekļaujam savās lūgšanās un aizlūgšanās. Kungs Dievs, lūdzam par šo pasauli, par cilvēkiem, kas piedzīvo nelaimes un traģēdijas un karu. Joprojām uzcītīgi paliekam aizlūgšanās par Ukraiņu tautu, visās ciešanās,
un lūdzam, kaut reiz arī viņi varētu piedzīvot mieru. Kungs Dievs, Tavā priekšā liekam katrs savas lūgšanas un pateicību. Kungs Dievs, lai mūsu ceļi turpinās Tavās rokās, lai mūsu ceļi paliek par Taviem ceļiem. Amen. Also, a prayer in English. Help me, Lord, to be a light to this world, so that my life radiates your message of love, hope, and joy. You also said, Lord Jesus, that your disciples must be the salt of this earth. Salt gives taste to food. It retards spoilage. It is also a healing agent. Lord, may I be the salt that takes away the blandness in the routine of living, that prevents the rottenness of hatred and greed from expanding around me, that brings compassionate healing to all who need it. Kungs, mēs arī paliekam aizlūgšanās par mūsu latviešu kopienu, mūsu kultūru, latviešu sestdienas skolu, par visiem, kas čakli strādājuši un darbojušies gan draudzē, kā draudzes darbinieki, draudzes locekļi, draudzes padomē, kas darbojas saulainē. Kungs Dievs, svētī mūsu visu darbu un ikdienu Tavā priekšā. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Un mēs apsēdīsimies un gatavojoties dievgalda daļai dziedāsim 310. dziesmu Jēzu nāk pie Tava galda.
Un tā kā šodien mums ir vairākas tādas muzikālas lūkšanas, tiem, kam ir labi redzēt notis, var atvērt 34. lapus dziesmu grāmatās, lai gan tas teksts ir tas pats, kas mums ir lapiņās. Jā, mēs varam pēc iespējas piecelties un lūgt dievgalda lūkšanas. Tas kungs, lai ir ar jums un ar tavu garu. Paceliet savas sirdīs, mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tā ir vārdi un tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev, kungs, svētais, visaspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kādēļ Tu mūs audzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Svēts ir, svēts ir, svēts ir kas kungs, un debesu zeme, un debesu zeme ir pilna viņa godības. Hozjana augstībā, lai slavēts ir kas nāk, tā kunga vārdā. Hozjana augstībā. Un lūksim ar tēvreizes vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu kungs Jēzus Kristus tai naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminētā. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlieta par grēku piedošanu. To dariet citkārt, jūs to dzerat mani pieminētā. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk, tā kunga miers, lai un paliek ar mums visiem. Āmen. Tu,
Tad nu nāciet, viss ir sataisīts. Visi ir aicināti nākt uz priekšu pie altāra, pie dievgalda. Ja kādam ir grūti uznākt augšā, pēc tam arī es varu nonākt lejā pie jums. Bet tagad visi ir aicināti.
Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs viņā. Iet ar Dieva mieru. Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ejiet ar Dieva mieru. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas dievgaldu, kuram vajag pienākt klāt? Neredzu.
Un pēc dievgalda mums ir pateicības lūkšana. Lūkšana pēc svētā vakarēdiena mūsu lapiņās. Mūžīgi dzīvais Dievs, Tu esi nācis mums pretī un esi mūs mielojis ar savu miesu, kas nodota mūsu dēļ, dod, ka aicinot Tavas gaismas atspīdēšanu mūsu vidū, mēs dalītos ar Tavu dziedinošo mīlestību mūsu Kunga un Pestītāja vārdā. Āmen. Un mēs varam apsēsties un ielūkoties arī lapiņas otrajā pusē, kur redzam gan aicinājumu dziedot Food Bank, ko mēs ilgstoši darām. Iesaistāmies, tad raugoties uz priekšu, būs februārī īpaši dievkalpojums, pelnu trešdienas dievkalpojums, pēc kura sākas šīs 40 dienas pirms lieldienām, jeb Kristus ciešanu laiks. Tātad turpmāk katru svētdienu ir dievkalpojumi un viens īpašs pasākums, par ko jāpateicas no mūsu draudzes puses Intai Giford, kura ir tā organizētāja, būs 3. martā mūsu baznīcā World Day of Prayer. Mēs varam izlasīt, ka tā ir tāda sena tradīcija, ka dažādās pasaules vietās notiek aizlūgšanas, īpaši par sievietēm kādām valstīm. Un arī lūdz par šo valsti un viņu kultūru, un šoreiz tā ir Taivāna. Un tas ir īpašs pasākums, un te ir informācija, un visi arī uz to ir aicināti. Bet tātad īpašais pasākums šodien, mūsu arī altāra ziedi, ir dāvana no Sebru ģimenes par godu Guntas Sebras jubilejai. Un jā, mēs arī pateicamies, Gunta ir pulcējis kopā daudz draugus, radus, un es domāju, ka ļoti jauki, ka baznīca arī var būt tā vieta, kur mēs nākam kopā šādos jaukos brīžos, kad mēs pateicamies par tām Dieva svētībām, kas ir piedzīvotas. Un to mēs noteikti arī darīsim pēc dievkalpojuma, kad visi ir aicināti lejā. Jā, un ja jau esam pateikušies, pateicamies visiem, kas ir palīdzējuši pie dievkalpojuma, kas mūs atbalsta no tuvienes un tālienes, gan ar saviem ziedojumiem, ar dažādu veidu atbalstu un darbu, kas ir strādājuši kā mūsu čaklie darbinieki, kurus tagad mēs te neredzam, bet kādreiz te dažus varam ieraudzīt. Un, bet kuri darbojas, lai šī draudze varētu darboties un pastāvēt. Jāpateicās arī padomes locekļiem, šodien Maiklam Rundānam, mūsu pērmindarēm, lasītājam un visiem, kas iesaistās un nāk palīgā. Un arī es aicinu nest ziedojumus uz priekšu, un mēs pateicamies par katru labu dāvanu un ziedojumiem. Un mūsu lapiņā mēs redzam arī kopīgu lūgšanu. Un mēs varam teikt kopā, mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tavu godu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Un mēs lūksimies kopā Dievu svētību. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. To your care and protection, O Lord,
we now commit ourselves of your goodness. Forgive us with your love, inspire us, by your Spirit guide us, and in your mercy keep us now and forever. Amen. Un vēl viena tradīcija mūsu draudzēm ir bijusi, ka pēdējā dziesmā mēs stāvam kājās, un arī šī dziesma ir īpaši tuva mūsu jubilārei, un dziedot šo dziesmu arī to veltīsim īpaši Guntai. Tad dziedam 401. dziesmu Ved mani Dievs. Ejiet un kalpojiet kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord. Paldies jums visiem! Thank you.